Labdien! Es daudzreiz pieminu kabalistiskās zināšanas savos stāstos, bet kas tad īsti šīs zināšanas ir, par ko viņas stāsta un kāpēc viņas būtu jāzina? Tātad mēs kaut kā asociējam tās vārdu kabala ar masoņiem, ar ebrejiem, bet mēs aizmirstam, kad šo te zināšanu mājvieta sākotnējā ir Ēģipte, tieši senās Ēģiptes civilizācija, senās Ēģiptes priesteru kasta kādreiz bija šo zināšanu glabātāji. Tieši pateicoties tam, kad zināšanas par kabalu atvēra cilvēka uzbūvi pilnīgāk pat nekā tagad mēs to saprotam. Jo tagad mēs par cilvēku uzbūvi ārsti mācās oficiāli augstākajās mācību iestādēs, tie, kas strādā ar cilvēkiem, ar cilvēku veselību. Par cilvēku mācās kā par ķermeni. Tas ir tikai par vienu no cilvēka slāņiem. Kur atrodas ķermenis, kā viņš darbojas un kādu vietu viņš ieņem cilvēkā kopumā. To jūs šodien uzzināsiet. Kādu vietu ķermenis ieņem kopumā cilvēkā. Bet tas, ko jūs varbūt nesasaistat, ir mumificēšanas tradīcijas senajā Ēģiptē un kabalas zināšanas. Tikai saprotot kabalu, pa īstam izproti, kāpēc varēja būt šāda prakse, kad pēc nāves mumificēt ķermeni un saglabāt to no trūdēšanas bija ārkārtīgi svarīgi. Tātad, šeit ir pirmais zīmējums, ko redzam, Ādams Kadmons. Ādams Kadmons, varētu teikt, tas ir kā cilvēka matrice. Ādams Kadmons ir matrice, pēc kuras izveidota sevis apzinoša būtne cilvēks. Ādams Kadmons ataino cilvēku kā sarežģītāku daudz konstrukciju nekā tikai fiziskais ķermenis. Protams, fiziskajā ķermenī atainojas arī visi citi mūsu centri, kas mums ir enerģētiski, viņi arī ir atainoti fiziskajā ķermenī, bet to, kā tas viss ir sasaistīts, kādā veidā, kā cilvēks vispār pastāv, cik pasaulēs viņš vienlaicīgi atrodas, par to daudzi pat nezina. Pirmkārt, šeit ir zīmējums nedaudz novirzīts. Novirzīts tādā veidā, kad šī te dāta, tā nav sefirota, šī te ir dāta. Tātad no augšas 4. dāta. Tā ir izeja uz Dieva pasauli. Šī ir augšējā pasaule, tur tālāk, kur praktiski miesisko 3D formu nav. Un šeit ir apakšējās pasaules, kurās dzīvo cilvēks. Un tātad, ja mēs, kā saka, paliekam šīs te pasaules līnijas pa čakrām, tātad šeit Muladhara, apakšējā sefirota, Malkut valstība Muladhara. Tālāk Jesod pamats, tā ir Svatishana 2. čakra. Tālāk Manipuras līnija. Manipuras līmenis. Tālāk Anahata sirds čakra, tā ir sefirota Tiferet. Tālāk šeit, kur plecos, patiesībā tā ir kakla sefirotka Višutka. Šeit ir Višutkas čakra, kuru stingrība un mīlestība sefirotas balsta. Un šeit tālāk augšā ir Aģna un Keter ir Sarashara, augšējā čakra. Kas tad atrodas starp Aģnu un starp kaklu? Aģna un kakla čakra Višutka. Starp pieri cilvēka un kaklu atrodas mute,
muti, saprotiet, un tur tā lieta ir, kad nomirstot pārējot uz augstākajām valstībām, tā truba, ko mēs redzam, tā praktiski ir rīkle, mēs tā kā mūs apēd, saprotiet, šeit pasaulē mēs ienākam caur apakšējo caurumu un aizejam caur muti, varētu tā teikt. Ir tāds Holivudas filmās lamā viens otru, dieva dirsiens to. Būtībā taisnība ir. Nomirstot mēs, it kā tiekam apēsti, mēs ejam caur rīkli nomirstot, ienākam šeit caur pakaļ. Tātad redziet, kā tas viss ir. Dāt nav sefirota, tas ir tunelis starp pasaulēm. Un šī te tuneļa vieta, tunelis starp pasaulēm, šī te tuneļa vieta cilvēka ķermenī projicējās tur, kur ir mute. Tālāk man jāsaka par klipotu pasauli. Šeit uzzīmēts arī tāds pie Ādama Kadmona, kas šeit ir nepaskaidrots. Kad ir sefirotu koks, man šeit ir piezīmēts vēl klipotu koks, kas iet it kā apakšā un piekarināts malkut apakšējai čakrai. Redziet, klipotu pasaules nav. Kā tādas nav šīs te ēles pasaules, kā tādas viņa nav radīta. Klipotu pasauli, tas ir cilvēka radītās emanācijas, zemās astrāla vibrācijas, ko rada cilvēks. Klipotu pasauli praktiski rada paša cilvēka perversās fantāzijas. Viņa ego, iegribas, kaislības. Tas ir cilvēka radīts, varētu teikt, ka ļaunums ir cilvēka radīts tāds auglis. Cilvēks ir koks, tad, ja tur kādreiz ienākās neīsti augļi, kas neceļās uz augšu, bet krīt uz leju, tad šeit ir tās cilvēka darbības un domu vārdu sekas. Cilvēks, kuram dota izvēles brīvība, var radīt labas lietas, kas caur sefirotu koku iet pie Dieva vai, teiksim tā, izvērš pasauli, virza evolūciju. Bet cilvēks var radīt arī ļaunumu. Cilvēks var radīt savu pienesumu klipotu pasaulē. Un pēc nāves, ja šis pienesums klipotu pasaulē ir pamatīgs, tad cilvēkam šim te jāizbrien cauri paša pienesumam. Jo tas ir, teiksim, tā kā saka, viņa astrālā ēna, ar kuru viņam pēc nāves ir jāsastopās. Ko? Brauksim tālāk. Tātad, kā kabala saistīta ar kalendāru? Es jau teicu, kalendāra dekodētājs, jeb apziņas savākšanas punkts ir integrēts cilvēkā, jo cilvēks sastāv no divām daļām, viņa aura sastāv no dzīvnieciskās un dvēseliskās daļas, augšējā un apakšējā, par to es esmu stāstījis. Mēs esam tā kā caur mums iet laiks, mēs esam uzvērti uz laika līnijas, saprotiet, caur mums iet laiks, mēs uz lineārā laika it kā esam uzvērti, un realitāte, kurā mēs dzīvojam, praktiski dekodē personālais kalendārs. Mūsos katrā ir iebūvēts personālais kalendārs, par kādu čipu jūs runājat. Mums čips ir no dzimšanas, lūk, čips. Tas ir mūsu enerģijas laukā, 4D, ir čips, kas ir apziņas savākšanas punkts. Un saskaņā ar šo čipu, saskaņā ar programmu, kas ir čipā, mēs dekodējam lineāro laiku katras pilnīgi individuālā veidā. Ne tā kā citi visi mums apkārt ir, tāpēc mēs esam individuālas būtnes ar individualizētu apziņu. Individualizētā apziņa ir dievišķā dzirksts mūsos, tieši individualizēta apziņa. Tas ir Dieva aspekts, kas mums ir iedots. Individualizēta apziņa un attiecīgi arī izvēles brīvība. Tātad, Arbol de la vida, dzīvības koks. Caur sefirotām mēs varam
šeit uzzināt, caur šo te sefirotu koku mēs varam uzzināt par to, ka mēs vienlaicīgi pastāvam trijās, varētu teikt, pat 4 pasaulēs. Vienlaicīgi pastāv. Tātad mūsu fiziskā pasaule, 3D, tas ir apakšējā cilvēku pasaule, Asijak saucās. No kurienes, piemēram, kontinenta nosaukums Āzija. Cilvēku pasauli kabalas tradīcijā tā arī saucās Āzija, Asija. Un tas ir enerģētiskais līmenis cilvēkā līdz ir čakrai. Augšējā sefirota cilvēku pasaulē saucās skaistums, un tāpēc it kā skaistums valda pār pasauli. Šeit ir otrā līnija, ir slava un uzvara, tas pēc kā tiecās cilvēks, bet vienkāršā nozīmē prāts un jūtas. Slava un uzvara, prāts un jūtas. Padomājiet paši, pirms jūs neesat izpētījuši sefirotu koku, es gribētu, lai jūs uzminat prāts un jūtas. Tas ir, prāts ir slava vai prāts ir uzvara? Kas ir prāts un kas ir jūtas? Šeit vidū, centrā, šeit ir pamats. Tas ir mūsu eteriskais ķermenis, Svatishana pamats. Pamats ir šeit centrā, pamatu griežas viss. Mūsu enerģētika ir tā, kas uztur mūsu ķermeni. Jo mūsu dzīvības pamats atrodas nevis šeit, kur valstībā. Mūsu dzīvības pamats atrodas šeit, Asijā, pasaules centrā mūsu dzīvības pamats, eteriskais ķermenis. Mēs balstamies uz fiziskā ķermeņa, uz valstības. Tālāk nākamais, kuru centrā ir sefirota skaistums. Nākamā pasaule saucās magu pasaule, Jecira. Šī ir magu pasaule. Magu pasaule ir sasniedzamas 2 augšējās sefirotas, kas cilvēku pasaulē nav sasniedzamas. Tas ir stingrība un mīlestība. Cilvēku pasaulē, redziet, jūtas, cilvēks operē un modelē ar jūtām. Jūtas ir mīlestības atvasinājums, un prāts ir stingrības atvasinājums. Saprotiet? Stingrības atvasinājums, sefirotas gebura atvasinājums, kas ir būtībā vēl tulkojas sarkanā sefirota kā griba. Gribas atvasinājums ir tas, kas šeit izpaužas cilvēku pasaulē kā prāts. Un mīlestības atvasinājums. Šī sefirota ir zila, love is blue. Mīlestība ir zila. Tad mīlestības atvasinājums, tas, ko mēs šeit saucam par mīlestību un filmās rādam un grāmatas rakstam, romānus, tas ir tikai mīlestības atspulks no magu pasaules cilvēku pasaulē un saistīts ar parastām jūtām. Tā nav mīlestība. Mīlestība ir augstāk magu pasaulē. No magu pasaules augstākais punkts ir dāt. Tas ir izējas, tunelis no šīs pasaules uz augstākajām pasaulēm. Tunelis. Un šis te tunelis uz augstākajām pasaulēm magu pasaulē ir redzams. Viņš pastāv kā magu pasaules augšējais punkts. Tad tas nozīmē, ka maģi apzinās nāvi. Nāve ir magu dzīves sastāvdaļa. Braucam tālāk. Eņģeļu pasaule, Brija. Eņģeļu pasaulē skaistums ir zemākā eņģeļu pasaules izpausmes forma. Šeit, šī pasaulē, jau darbojas Dieva programma, Dieva griba. Tas ir, šeit ir keter, kronis. Šeit keter, kronis. Un šeit, šī pasaulē, darbojas šī te Dieva griba. Dieva griba ir augstākais šīs pasaules punkts. Un tieši šī pasaulē ir spēki, kas mūs vada. Mēs ar Dievu patiešo nesaskaramies. Mēs ar Dieva radītāju enerģiju varam saskarties tikai aiz nāves. Nāve ir apakšējais punkts, ar kuru mēs ieejam Dieva pasaulē atsevišķi. Bet mēs saskaramies šeit uz zemes esot ar eņģeļu pasauli. Tad cik šeit sefirotas? 6 ietver, 6 skaitlis. Tātad
cilvēku pasaulē viens fiziskā 5 sefirotas, magu pasaulē. Cilvēku pasaulē 1, 2, 3, 5, magu pasaulē 6 sefirotas un eņģeļu pasaulē viņa 6 sefirotas, bet šeit ir keter. Šeit ir dievišķā enerģija šī pasaulē. Un brieku pasaulē, es par 72 stāstīšu, no brieku pasaules šeit mēs tiekam vadīti. Brieku pasaulē tas ir cēloņi, brieku pasaulē ir. Cēloņi tam, kas notiek šeit Malkut fiziskajā pasaulē 3D, šeit ir cēloņi. Un augšējā pasaulē atcelu, kur ir keter, valstība, zināšana un saprašana. Šeit ir, redziet, divas aģnas zonas sefirotas saucās zināšana un saprašana. Tas ir atsevišķas sefirotas. Gudrība un saprašana arī var teikt. Bet šī augšējā sefirota ir atcelta. Šeit funkcionē dievišķā enerģija. Viņa ir sasniedzama tikai pēc nāves. Viņā neviens dzīves atcelta sfērā nav iegājis neviens dzīves. Un tā tad mēs tagad atgriezīsimies, kāpēc skaitlis 13. Es daudz stāstīju par 13 locītavām, bet kāpēc skaitlis 13 ir tik būtisks cilvēkam? Kāpēc 13 iedaļu cilvēks ir 13 stīgu modulācija, 13 toņu modulācija? Kāpēc 13? Tātad cilvēka diapazonā ietilps 13 navales, jeb dieva aspekti, ietilps 13 likteņu zīmoģi, ietilps 13 dvēseles mājas, kas ir saistītas ar energotipiem, ar mentālajiem energotipiem, kas nosaka cilvēka, varētu teikt, jūtu pasaules konfigurāciju. Kāpēc 13 tikai ietilps cilvēka diapazonā? Tātad, redziet, sefirotas ir 10. Tas ir kā Ādama un Ievas iegaļošanās mašīna. Lūk, mēs no ketera izejam, pirmais līmenis dievišķajā pasaulē, mēs saņemam zināšanu un saprašanu, tur mums ir. Mēs piedzimstam, mēs šķērsojam šo te, kā saka, robežu, mēs šķērsojam šo te pirmo robežu. Tad, kad piekabinamies sievietei, kas iznēsa augli, šeit mēs šķērsojam pirmo robežu. Piekabinamies sievietei, kas iznēsa augli. Šeit mēs iepazīstam mīlestību, iegūstam mīlestību, gribu, harmoniju, skaistumu. Un piedzimstot, jau ievelkot gaisu plaušās, atvienojoties no mātes un kļūstot autonomi, mēs šķērsojam šo te otro robežu. Un šeit audzināšana var modulēt mūsu jūtas un prātu. Mīlestību un gribu un skaistumu, kas ir mūsos, jeb harmoniju, audzināšana modulēt nevar. Šo te plānu nevar modulēt audzināšana. Audzināšana var modulēt šo te plānu. Lūk, redziet, kāpēc 13, ja sefirota ir 10? Tāpēc, ka sefirota Malkut ir četrdaļīga, viņa sastāv no 4 enerģijām. Uz zemes ir debespušu krusts, šeit valda 4 enerģijas. Tātad šī ir četrdaļīga. Un skaitļi tiek skaitīti 1, 2, 3, 4. Pamats ir 5, tālāk 6, 7, tālāk 8, 9, 10, 11, 12 un 13 ir keteri. Pilnība. Tātad, kā mēs nomirstam, visa šī te pati kustība tikai pretējā virzienā. Pretējā virzienā. Mēs nomirstot arī, mēs uzreiz nenomirstam, mēs enerģetiskajā pasaulē šeit uzturamies, lai attīrītu to, ko mēs esam sakrājuši personīgajā klipotu arsenālā, ko mēs esam sakrājuši, mums jātīra, un tad mēs varam pāriet Dieva pasaules līmenī. Neenerģētiskajā. Mēs kādu laiku uzturamies
uzturamies eņģeļu pasaulē. Kādu laiku mēs uzturamies eņģeļu pasaulē. Eņģeļu pasaulē tas ir tāds purgatorijas vai šķīstītava, kur praktiski eņģeļu pasaulē mēs attīramies no dzīves laikā uzkrātajām kaislībām, nosacīti netīrumiem. Tā ir tāda pirts. Un tikai tad, ja mēs esam nodzīvojuši super eksāmenu, teicami nolikuši, mēs ejam uz Dieva pasauli. Tur augstāk vēl ir līmeņi. Mēs ejam uz Dievu pasauli. Mēs ķersim šo te robežu uz neatgriešanos, ejam uz Dievu pasauli. Ja mēs neesam ar atzīmi izcili nolikuši, ko trīs mūsu personāla eņģeļi izlemj, 3 tiesneši izlemj, kā mēs esam nodzīvojuši. Ja šī atzīme nav izcila, tad, kas tad? Tad praktiski mēs ieejam Dieva pasaulē tikai priekš tam, lai pārdzimtu uzreiz. Mēs tikai priekš tam ieejam Dieva pasaulē, lai uzreiz atkal, kā lai to pasakam, saņemtu programmu jaunai inkarnācijai, visu. Ieejam un izejam. Mēs tur neuzkavējamies. Uzkavējamies mēs šeit. Un tagad jūs saprotat, kāpēc eģiptieši taisīja mūmijas, kāpēc bija vajadzīgs šis te rituāls mūmiju izgatavošana, lai ķermenis nesairst. Mūmiju izgatavošanas rituāls bija nepieciešams tieši tāpēc. Neviens nedzīvoja, kā saka, ideālu dzīvi. Daudz nedzīvo ideālu dzīvi. Un iespēja palikt uz visiem laikiem Dieva pasaulē ir maz. Bet ja ir ķermeņa dublikāts, kas var uzturēt astrālo formu, cilvēks var uzkavēties šeit, šinīte starpslānī starp Dievu pasauli un 3D pasauli, šinī starpstāvnī ļoti, ļoti ilgu laiku. Ļoti ilgu laiku viņš var neiet uz inkarnāciju un uzkavēties šinī starpslānī. Un tagad iedomājieties tādu lietu, kad tur arī tu apzinies sevi, tur viss ir starpslānī. Un tev nenodzēšās tava personība pilnībā. Personība nodzēšās, vecā personība nodzēšās šeit un ieliekās jauna. Šeit nodzēšās personība dātā. Šeit viss it kā bum, 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 vēl funkcionē, ko tu esi sapratis, zinājis, jutis. Un no tā izriet, ka daudzi tādā veidā taisot tās mūmijas, viņi centās saglabāt savu apziņas nemirstību. Tas ir uzkavēties šī slānī maksimāli ilgi. Iedomājieties, viņam jau būtu jānomirst un jāpārdzimst maksimums pēc 11 gadiem. Tas ilgāk parasti lineārajā laikā šie atstarpi nav starp dzīvēm. Bet šeit var uzkavēties 1000 gadu. Un tev apziņa šeit ir šī pasaulē, un tev nekur atkal uz 3D nav jāiet uz pārdzimšanu. Tāds ir to mumificēšanas rituāla iemesls īstais. Tātad, kur ir kalendārs 13 modulators, kur viņš atrodas? Viņš sefirotu kokā nav apzīmēts, tas ir noslēpums. Cilvēks atrodas šeit uz zemes, saprotiet, šeit ir cilvēks starp divām sefirotām, starp malku valstību, starp miesu, starp to, kas tur šūnas rada un fizisko apvalku veido, un starp eterisko ķermeni, eteriskais ķermenis, fiziskais apvalks, un šeit ir tie 2 apļi, cilvēks ir šeit pa vidu. Un šie te 2 apļi, atcerieties zīmējumu, kur cilvēka enerģētikas laukā ir kā 2 burbuļi. Kad jūs atceraties to zīmējumu par 2 burbuļiem cilvēka enerģētikas laukā, tad jūs uzreiz saprotat, ko nozīmē šīs te apakšējās 2 sefirotas, Malkut un Jesod. Hesed. Tie ir tie 2 burbuļi. Šeit ir dvēseles apziņa, augšējais burbulis un ķermeņa apziņa, apakšējais burbulis. Ķermeņa apziņa viņa ir 4daļīga, jo viņi iespaido 4 enerģijas, kas valda šai pasaulē, kas veido šo pasauli. Austrumu, rietumu, ziemeļu un dienvidu enerģijas. Un šeit starp sefirotām
prāts un jūtas, skaistums un pamats. Šeit vidū atrodas kalendāra dekodētājs. Šeit ir apziņas savākšanas punkts iebūvēts. Kādā līmenī apziņas savākšanas punkts atrodas astrālajā ķermenī? Manipuras līmenī atrodas apziņas savākšanas punkts. Tur, kur, tāpēc točkas borķi, viņa ir tieši saistīta ar manipuru. Jā. Un viņa, protams, neatrodas tur, mums vēderā, kur atrodas manipuras čakra. Viņa atrodas augstā. Bet enerģētiskais līmenis, tas ir manipuras astrālā ķermeņa līmenis. Šeit ir mentālais ķermenis tālāk. Apakšējais mentāls, tiferet un augšējais mentāls, kozālais plāns. Lūk. Un šeit ir kalendārs. Lūk, atkal malkut. Kāpēc malkut ir 10? Sauc malkut ir 10. Tāpēc, ka 1 plus 2 plus 3 plus 4 ir 10. Malkut ir 4-daļīgs. Un tagad skatieties, kā 13 veidoja. Šeit ir kalendāra dekodētājs. 6, 7 summa 13. 8, 5 summa arī 13. Tātad ir šeit 13 summa, šeit 13 summa, šeit pa vidu ir 13 ritmu dekodētājs. Lūk, es varu pateikt arī citas summas šeit var nolasīt. Trejdeviņu ritms. Arī to šeit var nolasīt. Tas ir augstākais eņģeļu pasaules ritms trejdeviņi. Tas ir saistīts ar eņģeļu pasauli. 27 ir apgriezties 72. Redziet, 10 plus 9 plus 8 ir 27. Trejdeviņi, tas ir cilvēku pasaules augstākais punkts. Tas saistīts trejdeviņu ciklis. Ir saistīts nevis ar notikumiem 3D realitātē, bet trejdeviņu cikls ar tām pārmaiņām, kas, kā lai to pasaka, tā ritmika, kas skar mūsu dvēseli. Viņa, protams, atainojas mūsu prātā, mūsu jūtās, bet tās ir izmaiņas, kas notiek mūsu dvēselē. Dvēseles gads ir 13 trejdeviņi 351 diena. Šeit ir arī citi cikli, 91, 63, kur liktenis ierakstās. 21. Liktenis zīmogu skaits ir 21, vai ne? Lūdzu, 21 liktenis ierakstās. Liktenis ierakstās šeit cilvēku pasaulē asijā. 3 sefirotas veido likteni. 6, 7, 8. Skaistums, slava un uzvara. 8 plus 6 plus 7, tas ir 21. Skaistums, slava un uzvara veidot. Liktenis zīmogu skaitu. Šeit no šiem skaitļiem var ļoti lielus secinājumus izdarīt. Par visi sefirotu skaitļi ir saistīti ar kalendāra ritmiem. Arī šeit ir 20, 21 liktenis zīmoģi vēl atainojās šādi 21 atainojās. Un vēl šādi atainojās 21, 8, 13. Tiferet un keteri savienojumā. Lūk. Un ir arī lielāks skaita, ko šeit var izlasīt, arī 63 un 91. Tātad, malkut, jeb debespušu krusts. Kāpēc Kristus tika piesists krustā, kāpēc šis simbolisms krusta vispār pastāv? Krusta simbolisms. Šeit 22. decembris ir zemes medium koeli un 21. marts ir zemes ascendents. Šeit sākās gads. Daudzi domā, ka gads sākas Ziemassvētkos. Ne, gads sākas astronomiskais šeit. Zemes krusts un 4 elementi. Tad zemes krusts, Jēzus Kristus mistērija nozīmē, ka viņš ir ziedojies cilvēkiem, avatars, ielaidies malkutā, ieguvis ķermeni. Viņš varēja ķermeni neņemt. Viņš atrodas attīstības līmenī, kurā 3D ķermenis nav nepieciešams. Bet tas bija apzināti viņa ziedošanās cilvēkiem un ieiešana šajā 3D realitātē. Tāpēc viņu attēlo uz krusta. Tāpēc krusts ir ticības apliecība un simbols. Eģiptiešiem anks arī bija krusts. Gan kabalistiskās zināšanas, gan Mesijas, jeb avatara, jeb ziedotā tēma, to
ebreji iznesa no Ēģiptes. Varētu teikt, Mūzes šīs zināšanas nosaka Ēģiptes priesteriem un iznesa savai tautai. Kas to šīs zināšanas senās drusciņi modificēja un saglabāja, jo Ēģiptes civilizācijas vairs nav. Ēģiptes priesteru tiešie mantinieki ir ebreju rabīni. Tiešie mantinieki, un šo zināšanu glabātāji vēl joprojām šodienās. Pašas civilizācijas nav, bet zināšanas pastāv. Tātad, mēs atrodamies šī debesu pušu krustā. Ko tās 4 enerģijas nozīmē? Ko nozīmē viņu krustošanās? Tātad, dienvidi ir enerģija un ziemeļi ir forma. Neskatieties, kad otrādi. Šeit zodiaks apgriezts ir otrādi. Šeit augšā ir mežāzes. Mežāzes ir dienvidu tropi un vēzes ir ziemeļu tropi. Bet vienkārši otrādi ir apgriezts. Tātad šeit austrumos nāk iekšā laiks. Laiks iet no austrumiem. Un rietumos ir telpa. Tātad no dienvidiem nāk enerģija. Un no austrumiem nāk laiks. Savā krustpunktā viņi rada formas un telpu. Tātad enerģija un laiks izkārtojot, rada formas, tas ir formas, ziemeļi un telpu rietumi. Tātad pasaulē ir tad, kad laiks un enerģija izkārto telpā formas. Tā arī ir pasaule. Mēs atrodamies šī enerģiju krustpunktā. Katrs nes savu krustu, tas krusts virs mums atrodas, tas ir Malkut krusts, un šeit ir Malkut. Krusts atrodas virs mums, enerģiju krusts. Jo mēs atrodamies 4 enerģiju iespaidā. 4 enerģiju iespaidā. Viena enerģija mums ir valdošā. Un tas krusts visu laiku ir tā orientēts, ka dienvidē aiz muguras, ziemeļi priekšā, rietumi pa kreisi, austrumi pa labi. Lūk. Un kāds tips ir cilvēks dienvidu, ziemeļu vai austrumu vai rietumu, to parāda šī te enerģetiskā krusta, astrālajā krusta, tā kā lelles vada, saprotiet, krusts. Caur šo krustu mūs vada eņģeļi. Augstākās būtnes, kas kontrolē šo realitāti, mūs caur šo krustu arī vada. Tā kā lelles vada leļu teātrī, lelle kustina rociņas, kājiņas. Un tātad, caur šī te krusta pamatkonfigurācija, viņš nošķiepts pa labi, pa kreisi, uz priekšu vai atpakaļ, ir atkarīga no tā, kādu enerģiju sevī nes cilvēks, austrumu, ziemeļu, rietumu, dienvidu. Tātad, šeit ir it kā pierakstīti, saprotiet, pie kabalas koka, kā saka, eņģeļu čini. Jā, eņģeļi tiešām var atrasties, kā saka, dažādos činos var atrasties. Dažādos viņiem arī ir sava hierarhija, savs status. Serafimi, troņi, valstības, spēki, arceneņģeļi, ķerubi, eņģeļi. Viņiem ir savi, teiksim tā, kā lai to pasaka, savi līmeņi. Un par to es runāšu atsevišķi, tas tagad pie nodarbībām nepiedara, par ko īsti nozīmē šīs te eņģeļu kārtas, kas sastopamas slepenajā kabalā Hašem Prašohaš. Es par to stāstīšu. Bet kas tieši darbojas, kā saka, cilvēku pasaulē, kurā mēs dzīvojam, darbojas eņģeļi, arceneņģeļi, spēki un valstības. Lūk. Tātad, braucam tālāk. Sefirotu kokam ir 2 modeļi, vecais un jaunais. Tad, kad Sefirotu kokam tika izmainīts modelis, izmainījās vispār ezoteriskās zināšanas, atklājās cilvēkam. Līdz tam ezoteriskās zināšanas bija aizsniegtas tikai izredzētajiem.
cilvēks šeit Malkut pasaulē, vot šeit divas apakšējās sefirotas cilvēks, viņš no ezoteriskajām zināšanām būtībā ir, kā saka, nogriezts. Tikai izredzētajiem priesteriem šeit ir pieejas sefirotu enerģiju un izpratnī par sefirotām. Parasts cilvēks ir šeit, nekāda pieeja viņam nav. Augstākais, ko viņš ir apzināties, ka viņam ir ķermenis un viņam ir dvēsele. Tas ir maksimums, ko cilvēks drīkst un var apzināties. Pēc tam šis te tulkojums sefirotu radās 18. gadsimtā. Šis te sefirotu tulkojums radās. 18. gadsimtā sākās kas? Īzaks Ņūtons, zinātnes attīstība, masoņu ordenis. Šeit tika novilktas līnijas starp body un prāts un jūtas un body. Saprotiet? Būtībā bija tikai body, jo ķermeņa savienojums ar ēterisko ķermeni, ar dvēseli, ar dvēseles enerģiju. Tagad ir body savienojums ar jūtām un body savienojums ar prātu. Šeit ir šīs te līnijas. Savienojums ar jūtām un prātu. Un ko tas nozīmē? Parādījies ir materiālisms. Materiālisms parādījies. Kopš 18. gadsimta viņš sāka augt un tika kultivēts mākslīgi. Jo tad, ja šeit ir savienojums starp šīm līnijām, ja body, cilvēka ķermenis, savienojās gan ar jūtām, gan ar prātu, ar šīm te sefirotām, manipuras sefirotām, ja cilvēka ķermenis ir savienots, tad viņš var savu dvēseli pat neapzināties. Viņš var funkcionēt kā biorobots, neapzinoties savu dvēseli. Visas modernās mācības, visa 19. gadsimta zinātne, Freids, Darvins, visi šitie te anti-īstenības murģi tika kultivēti priekš tam, lai atgrieztu cilvēkam dvēseles apziņu. Šeit cilvēks, vecais sefirotu tulkojums, viņš nevarēja savu dvēseli ignorēt, jo dvēseli bija vienīgais, kas viņu savienoja ar pārējo sefirotu koku. Cita savienojuma, kā viņa dvēseli, nebija. Tagad dvēseli var arī ignorēt, cilvēku var kontrolēt, izmantot kā biorobotu. Atslēdz dvēseli cilvēkam, un šo te sefirotu pamats atslēdz. Un tāpat cilvēks paliks dzīvs, un viņu varēs kontrolēt, jo šis te trīsstūris darbosies, paliek 3 līnijas. Ķermenis, prāts un jūtas saslēdz un var arī bez dvēseles dzīvot. Lūk, kāds noslēpums, un te jūs saprot, ko masoņi praktiski grib panākt. Masoņi, novelkot šīs te līnijas, grib panākt cilvēku padarīt par biorobotu. Lūk, šeit masoņu simbols, masoņu priekšauts. Kāpēc šeit galvaskauss ar kauliem? Ziniet, ko nozīmē galvaskauss ar kauliem? Tiem, kas ir īstie masoņi. Tas nozīmē, cilvēka dvēsele ir mirusi, apglabāta. Mēs apglabājam cilvēku dvēseles. Uzvara, Necah un slava Jod savienojās ar body, ar Malkut. Un visi mēs cilvēku dvēseli varam apglabāt šeit, centrā. Ot šeit, tā, kas ir būtība, dvēseles enerģija, kas uztur cilvēku. Tur ir nāves zīme virsū uz masoņu dvēseli. Viņi praktiski, tas ir ordenis, kuru plānos ir iznīcināt cilvēka sasaisti ar dvēseles apziņu. Tas ir masoņu ordeņa plāns iznīcināt šo sasaisti, iznīcināt dvēseli, lai cilvēkus varētu vadīt kā biorobotus. Bet tas nekad nenotiks, un es pateikšu arī, kāpēc tas nekad nenotiks. Redziet, tātad, jūs jau sapratāt, kad uzvara, tagad jūs sapratāt Necah, uzvara, tās ir jūtas, un slava, tas ir prāts. Tad tur, kur ir prāts, hod, tā ir slava. Tad prāts ir cilvēka slava. Un jūtas, tā ir viņa uzvara. Jūtu kontroli, tā ir cilvēka individuālā uzvara. Nu, tagad saprotiet, kāpēc ir zvaigznes, piecstaru zvaigznes, daudz zemju karogos, kāpēc piecstaru zvaigzne tiek aktuāla. Tāpēc, ka Malkut pasauli valstība, viņa ir šeit, pašā apakšā. Šeit ir Malkuts. Valstība, pasauli, Malkuts, nu, kā viņu sauc, formu pasauli, 3D.
Un šeit ir, kur dvēselē uzlikta zvaigzne, saprotiet, šeit virsū, kas masoņu terminoloģijā apzīmē, kad zvaigzne ir simbols, piecinieks, viņu piecinieks, pentagramma, viņu piecinieks, kad viņi valda pār formu pasauli. Lūk, viņi šeit uzliek zvaigzni un viņi valda pār formu pasauli. Padomju Savienība bija masoņu veidojums. Tāpēc zvaigzne bija Padomju Savienības galvenais simbols. Tāpēc uz Kremļa zvaigzne. Tāpēc, ka tur, kur cilvēka dvēselē jābūt, Jesod šeit ir uzlikta zvaigzne. Par šim te, kā viņas vienmēr aizmirst, starp Jakin un Boaz, tās ir divas kolonas, ko jūs šeit redzat, Jakin un Boaz. Tātad Jakin ir maigā kolona un Boaz ir stingrā kolona. Šeit maigā kolona iet no zināšanas, zināšana, mīlestība, jūtas, un stingrā kolona iet no saprašanas. Zināšana ir maigā kolona, saprašana ir stingrā kolona. Šeit iet saprašana, griba, prāts. Lūk, dažādu tautu tradīcijās mēs atrodam absolūto principu tulkojums, dzeltenās rases skatījumu arī ir. Tur, kur ir iņi-jaņi griežās, teiksim tā, Dao zīme atrodas tur, kur klasiskajā tradīcijā ir Sefirota Ketera, Sarashara, un šeit Sarashara, šeit viņa tulkojums. Viņiem ir 8 principi, saprotiet, Malkut, viņiem ir tikai formu pasaule, tikai atomi veido formas, šeit nav nekādu principu, principi 8, ja es par viņiem stāstu iepriekšējā nodarbībā par 8 gī, vai par 8 trigrammām, kas apzīmē 8 enerģētiskos principus, kas izpaužas uz zemes. Viņi ir izdalīti šeit pa sefirotām. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, šeit pa pārējām sefirotām izdalīti. Malkutā pat nav šo augstāko principu, tas ir tikai forma pasauli. Un šeit redziet, cik interesanti. Šeit Sarashara ir arī seksuālais centrs. Un šeit ir ļoti labi arī parādīts vienā no sefirotu tulkojumiem, ka šī ir kustīgā sefirota. Šī te dvēseles apziņas sefirota, viņa ir kustīga it kā uz vertikālas stieņa vai vertikālas šņores. Un atkarībā no dvēseles apziņas novietojuma viņš nav absolūti ģeometriski centrā. Viņš neatrodas visiem vienā vietā. Neatrodas visiem centrā. Atkarībā no tā cilvēks var būt tuvāk dzīvniekam un tuvāk dievam. Redziet, ja šī seksuālā sefirota ir vairāk uz leju, cilvēks ir tuvāk dzīvniekam. Viņā ir pārāk daudz primitīvas seksualitātes. Ja šī seksuālā, kā saka, ir, teiksim tā, uz augšu, pavilkta uz augšu, tad viņš ir, kā saka, tuvāk dievam. Mīlestība un seksuālais instinkts var divos veidos rasties, ka šitas te izkustās no centra. Tad divā veidā var būt kārība pēc pretējā dzimuma. Šis te izkustās miera stāvoklis. Saprotiet, par ko es tagad runāju? Miera stāvoklis, šī te Sarashara sefirota ir ģeometriskajā centrā, kā atrodas smalkajā plānā. Un tālāk, kad šis miera stāvoklis izmainās, tad praktiski rodas iekāri vai griba, un viņa var kustēties divos virzienos. Tad dzīvnieciskā iekāra, viņš, kā saka, sazemējās cilvēks, viņš iet uz leju šī sefirota. Tad augstākā plāna iekāra, kur tu gribi dvēseli iegūt, sefirota arī izkustās un iet uz augšu. Bet šī ir kustīgā sefirota, viņa tāda kā gumijās piekārta, iedomājieties, lai, tāda metafora, lai jums būtu saprotams. Šeit ir starp visām sefirotēm ir stingrās saites, tādi kā metāla stienīši. No šī te sefirota 3 stūra vidū, Jesod dvēselīte, viņa ir uz gumīņām tādām. Tur nav stingro saišu, viņa ir kustīgā sefirota. Viņa kustās uz vertikālās līnijas. Arī tāds noslēpums, ko jums nestāsta nekur, bet kas būtu jāstāsta skolās.
Nu, un sefirotu koks, dzīvības koka matrica praktiski, veido visas formas. Nu, redziet, šī te sefirota, violetā, kas šeit apzīmēta, jā, viņa var kustēties tuvāk formai, malkutam, un viņa var kustēties tuvāk skaistumam, tiferetam. Jā. Tad apkopojam jau ilustrētu un saprotam, Kabala, Taro un kalendārs ir daudz senākas zināšanas nekā pieņemts uzskatīt. Ja šīs zināšanas ir senākas nekā Eģiptes civilizācija, tās nāk no tiem laikiem, kad uz zemes bija pārvaldītāji, Anunnaki, bija vēl šeit atradās tie, kas uzcēla piramīdas, kuri cilvēkus izmantoja vienkārši kā vergus. No tiem laikiem ir šīs zināšanas. Kalendāru atnesuši viņu, jo kalendāru radīt ar visiem laiktelpas ritmiem nevarēja nekādi radīt kalendāru uz zemes atrodoties. Kalendāru varēja radīt tikai kosmosā atrodoties, jo nevar no iekšpuses to kalendāru uzzīmēt un saprast, lai kā tu kosmosu tur teleskopā nevērotu, tu neieraudzīsi kalendāru. Tas ir no ārpuses jāierauga zemes matrica, lai izveidotu vai izskaidrotu tādu struktūru kā kalendārs. Kalendāru varēja izskaidrot tikai atrodoties ārpus zemes matricas, jo atrodoties iekšpusē viņš nav redzams. Tad viņš ir atnests no ārienes. Lūk, šeit ir, kā saka, 1, 2, 3, 4, kā saka, jūs redzat, dievišķā monāda, tālāk veidojas polaritāte. Tālāk skaistums, griba un mīlestība, augstākās jūtas veido triādi. Un 4 materiālā pasaule, šeit, kurā dzīvo cilvēks, asiek pasauli veido. Jūtas, prāts, pamats un valstība malku formu pasauli. Tātad taro arkāni, par viņiem mēs runāsim, kā saka, atsevišķi, bet taro arkāni ir piesaistīti nedēļā. Taro arkāni ir piesaistīti nedēļām. Kāpēc pirmdiena grūta diena? Tāpēc, kad pirmdiena atrodas taro arkāns velns. Saprotiet, 3 nedēļas, viss ir pa 3, veido taro likteņa zīmogu rindu. Un tagad jūs saprotiet, kā ar nedēļas dienu enerģijām. Muļķis, ja bāksts, apzīmē, pareizāk viņu saukt par muļķi, apzīmē cilvēciņa avataru, kurš iziet 21 dienu likumu. Pa 3 nedēļām mēs šo 21 dieva likumu izejam. Tad pirmdiena, maks, karma, velns. Saprotiet, tās ir, kā saka, pirmdienas kārtas. Otra diena, virspriesteriene, vientuļnieks, tornis. Trešdiena, imperatoriene, fortūnas radzes zvaigzne. Īstās dienu enerģijas. Tagad jums saku, ar ko saistītas dienas, kādas kārtas viņas var nest, nedēļas dienas, pēc kurām mēs dzīvojam. Ceturtdiena, Jupitera diena. Imperators, spēks, mēnesis. Piektdiena, hierofants, pakārtais saule. Piektdienā sākas hierofants gan daudzas, kā saka, ezotērisko skolu nodarbības uz 3 dienām, gan atpūta brīvdienas saule, gan piedzeršanās pakārtais piektdienas vakarā. Sestdiena, iemīlētais, nāve, dieva tiesa. Tas ir apmēram tā, kā saka, šeit, ja tu piedzēries kārts ar 12. arkāns pakāratais piekdien, tad sestdien būs poho, tā sanāk. Un svētdiena. Svētdiena uzvaras rati, temperants, mērenība un pasauli. Tagad saprotiet, kāpēc sporta spēlēs visi fināli notiek svētdienā. Svētdienā tiek galējais turnīra uzvarētājs vienmēr uzzināts, tāpēc, ka svētdienā ir uzvaras rati stāv. Lūk tā, un par šīm nedēļas dienām, saprotiet, šī te magu zvaigzne, kas apzīmē planētas, patiesībā ir arceneņģeļu zvaigzne. Nedēļas dienas ir saistītas ar 7 arceneņģeļiem, nevis ar planētām. Šītas ir pilnīgs fufels. Tas, kas nedēļas dienas sasaista ar planētu enerģijām, tas ir pilnīgs profāns. 7 nedēļas dienas ir saistītas magu zvaigznē.
Bet magu zvaigzne ir saistīta savstarpēji 7 spēki, jeb 7 arceneņģeļi, jeb 7 uzraugi, jeb 7 kuratori. Šeit, kur mēnesis, tur ir jābūt Gabrielam. Šeit, kur Mars, tur ir jābūt Arielam. Šeit, kur Merkūrijs, tur ir jābūt nevis Merkūrijam, bet Rafaēlam. Šeit ir jābūt Jupitera vietā Zaharēlam uzzīmētam. Veneras vietā jābūt uzzīmētam Anēlam, Saturna vietā jābūt Kasielam un Saules vietā arceneņģelim Miķelim. Saule ir pati stiprākā planēta, tā ir zvaigzne, tāpēc arī arceneņģelis Miķelis ir tas stiprākais no 7. Lūk, tāds stāsts šodien. Tagad jūs sapratāt, Saru, kāpēc man bija jāpastāsta jums astroloģiju un kalendāru pirms mācāmies demonoloģiju un visas šīs lietas arī jāievada jūs kabalā. Tāpēc, kad visas ezotēriskās zināšanas, visas ezotēriskās zināšanas ir savstarpēji saistītas. Tas, kas zina vienu nozari kaut kādu ezotērisku, viņš nav ezotēriķis. Ezotērikam atšķirībā galdnieks var zināt tikai par koku, un metāla apstrādātājs par metālu, santehniķis par ūdens komunikācijām, elektriķis par vadiem. Ezotēriķim tas nav pieļaujams, ezotēriķim ir jāzina pilnīgi visas nozares, tad tu esi ezotēriķis. Tev ir, jo tad tu nevari saprast lietu saistību, ja tu nezini visas nozares, bet zini tikai vienu, tad tu esi profāns, nevis ezotēriķis. Lūk, par to šodien stāsts bija.